numuri? B7. Esam lidostā B7 mums ir, ja? Jā. Bet mums jāaiziet, ir vēl šmigi jānopērk. Domā? Ejam, nopirkt šmigi, kaut kāds džēmīgs jāpaņem. Jā, ejam. Tā no šo vajadzētu pietikt. Jo tā jau mēs, principā, tur tikai vinčiku papāsim. Tas tīri tā. Jā. Kura tev vieta ir? 29D. Pa vidu? Man ir pa vidu. Labdien, dārgie televīzijas skatītāji! Esam ieradušies beidzot Portugālē un jāsāk ir filma par mājas apskatu. Izskatās, ka šī pirmā daļa būs diezgan gara, jo Marika, jums ir kas sakāms? Čau! Sveiciens no Madeiras! Mēs esam beidzot mājās. Mums būs tagad šeit 2 nedēļas māja. Nu jā, 2 nedēļas šeit sabūsim un lai tad aiziet mājas apskats. Varbūt saimniecei vēl ir kas piebilstams? Nu, kā lai pasaka? Nu, Saki, kā ir? Vajag, drusciņi kaut kā jāapdzīvo tā 3-stāvīgā māja. Tā jau no vienas puses būtu forši, ka te mēs būtu vēl lielākā bariņā. Bet apdzīvosim. Mēs jau tikai pat ienācām te iekšā. Pat īsti nezinu, ar ko lai sāk. Labi, sākšu ar to, kad atlidojām, ielidojām, piezemēšanās bija diezgan jautra. Mums jau sabiedēja, kad varbūt būs jālido uz Kanarēkām, ja nesanāks piezemēties, jo lidināties apkārt degvielas nepietiek lidmašīnai. Šis mums pagalms, ja? Jā, viena puse. Tur okeāns. Ārprāts. Es nespēju Kā tur bija tajā jokā? Labi, tā tad vienmēr sakot, paņēmām auto. Bija man šoreiz doma notestēt vāgu grupas auto. Tātad par auto būs atsevišķs apraksts, bet lielākais džips klasē. Nomāja no Magic Islands. Par to būs atsevišķs tās. Vienmēr sakot, sākam mājas apskatu. Šitas tātad ir dārs. Šeit mēs ienākam iekšā pagalmā. Akmens dārs. Šitas ir akmens dārs. Jā, starp citu ir garāža. Es domāju, ka karstā dienas vasarā ļoti labi noder garāža, lai mašīna nesakarstu. Te no šitās puses. Vai jā, nevarēs noiet. Tātad, un tad reku vēl pagalmiņš. Te var tusēties, kaut ko uzgrillēt, te var tīrīt zivis, gaļu. Jā, vienmēr sakot, šeit mēs grillējam. Nezinu arī, no kuras puses iet mājā iekšā. Sākšu ar darba kabinetu. Nezinu, varbūt vajadzēja beigt šeit, ja kas varu pastrādāt nedaudz. Šī ir viesistaba. Kā lai šitādā leņķī paņem, šitā smukāk izskatās. Te arī vienmēr sakot, varam šitie ienākt. Ejam šitā iekšā, dubls 2. Šī ir viesistaba. Galds un uz otro stāvu, ne, bet pirms otrā stāva vēl ir virtuvīte. Aiga, bijām uz veicīti. Iepirkām pirmās nepieciešamības preces, kaut ko ielādējām leduskapī. Šeit ir veļas māja, šeit var izmazgāt veļu. Arī šeit var iziet uz pagalmu. Tātad šeit ir labierīcības numur 1. Ejam uz guļamistabu. Aizvedīs mums uz guļamistabu. Es domāju, mēģinām, ka to istabu ir tik daudz, tā filma. Vai garās sanāks. Mēģināšu es pēc tam saīsināt. Man ir daktors, līdz ar daktoru saīsināt. Šeit ir viena guļamistaba. Šķiet, mēs šinī negulēsim, bet te ir tāda guļamistaba ar atsevišķu labierīcībām, vannas istabu.
Katrai guļamistabai. Mēs varbūt virsdrēbes šita varam nest, lai tur nemētājās. Varbūt arī, jā. Tad šitajā guļamistabā mēs negulēsim, ja? Nu jā, nezinu, mēs Šeit ir spoguls un te ir arī uz ielu terasīte mazīnā. Te ir otra guļamistaba. Šit ir otra guļamistaba, izskatās jau nedaudz apdzīvota. Ar lielāku te tādu vannas istabu. Arī savas labierīcības. Te ir arī vienā pusē tāds balkoniņš. Šeit uz ielu, ja? Var iziet. Jā, šis. Un uz otru pusi. Te kaut kā var iziet uz ielu, ja var sakot. Šitā. Un šitas ir tas balkoniņš, kur Marika bija. Šeit man ir jau matu losjons. Lai es varētu iedarbināt brūnumu matos. Vai, Vai? jau nevar vien izstaigāt. Okeānis tepatās arī laikam vienīgā pludmale Madeirā, smilšu pludmale. Viņa tās smiltis ir no kaut kurienes tālienes atveduši, jā. Un tad vēl mums ir trešais stāvs. Jā, es tur vēl nebiju trešajā stāvā. Uziesim vēl uz trešo stāvu. Bože. Te jau arī Madi. Vai, Madi sargāzās. Te ir tāda. Te ir divāniņš. Un, te ir vēl tāda, kā bērnu istaba. Divas vienguļamās gultas, ja šitā tāda bērnu istaba, jumta istabiņa. Jā, kāpēc bērni nebrauc līdzi? Bērniem arī savs rakstāmgals, kur Covid laikā droši vien mācīties. Un arī dzen savas labierīcības. Jā, šis ir trešais, tas un arī mantinolts. Mansardas stāvs. Mandi! Galvu vēl grieztos, iesitos. Te bērni. Vienmēr sakot, īsumā tāds apskats, kā jau Marika teica, ka tad ļoti jauki būtu šo māju apdzīvot kuplākā skaitā. Un es ceru, ka mēs šeit atgriezīsimies ar draugiem, bērniem, radiem. Labi, pīšķīli juhu, pīsiņš, cīsiņš. Tā, mēs esam izčamājušies no mājiņas ārā un jābrauc. Mums tagad ir augšā, kaut kur mēs braucam. Ārprātīgs stāsts, tas ceļš. Šodien debesis ir zilas un spīd saule. Iebraucām Barčikā drusceņi, kafiju paņemsim ar kūciņu. Ja? Tūlīt esam gandrīz pašā kalna galā, bet vēl... Pagaidām vēl 11 grādi. Até eu fui pro Gino, pastor, era eu. Fui eu, o Paulo. Não, não tinha ido. Obrigada. De nada. Marika ir dabūjusi papīra bukletiņus papīrā, ja? Tas bija šodienas pirmais gājiens uz turismu infocentru. Ir bukletiņi, mums ir visas takas, visi noslēpumi mums tagad ir zinām. Mēs tagad dosimies dabā, iedzersim tik kafiju. Priekā. Jā, ko vienu kapīņu. Un dodamies kalnā. Staying in Caglietta is synonymous with enjoying peace and quiet while recharging your energies spent on everyday life, or simply a guarantee that you'll be able to experience and interact with Mother Nature. Lūk. Mēs esam galā un nav mākonis. Tur laimi pirmī, kad mēs braucām ārā, mēs cits bija mākonis. Re, kur augšā. Šitie dzeltenē, kas tās ir cidoni? Šitais ir labs. Es laikam netīšām pirmīgi ieslēdzu 1,5. Ieslēdzās videokameru. Ko sākam? Mūsu mazo pārgājienu vējš pūšās laikam. Jā, mūsu pirmais pārgājiens. Aiziet. Mēs ejam. Šodien sarunājam, ka iesim mierīgi. Vispār mēs iesim mierīgi. Jā. Šitais mierīgi. Tās ir levedas, jā. Gan dzidras ūdens izskatās. Paskat, cik visu cauri. Pasties, cik dzidras visas
Dzīderis upes ūdentiņš levadās, pat citi saka, ka, nu, ne gluži levadās nedrīkst foreles ķert, bet vispār, ka te ir foreles, jā. Ārprāts, bet iedomājies, ko viņi ir izbūvējuši. Tās levatas 1000 kilometru. Kas ir, Marika? Man ir Kas ir? Kas? ir jau bijušas pieredzes. Es uzkāpšu te augšā uz maliņas. Un ja viņa tev liks virsū? Es pārlikšu tur uz tās puses. Nu, nē, nu, ja mierīgi Govs garām. taču Mēs apējam govi, jo viņai ir arī bērniņš. Uzmanīgi, man kaut kas iedūrās, iedūrās. Es labāk pieņemu. Galvenais, ka mēs tagad neiekrītam levadā iekšā. Neiekritīsim levadā. Nu, lec pāris to pusi, prātīgi. Pirmais čērtlis pārvarēt, pirmo govi apgājām. Man jāuztais selfijas ar govi. Jau pašā sākumā. Pīsiņš, cīsiņš. Un vēl kas ir? Ir, jā. Šeit ir jau nu viennozīmīgi. Viss ir ceļš uz skaidru apziņu. Šeit, takām staigājot, nevajag neko lietot. Ne vīnus, neko. Aizbrauks vakarā mājā, pavīnos, jā. Te paliek ir. Karstāks paliek, te es tāds par tām ādiņām, kad 10 ādiņas līdzi visu laiku. Varbūt ambis. Tā, mēs te ejam, teikt, trepītus uz leju. Skaistumi. Visapkārt visādi skaistumi. Skaistumi. Brīži bijām tur augšā un tagad esam apkārt atnākuši. Esam jau otrā pusē ielē. Draudziņu. Viens cits draudziņš. Un visi apkārt tādi mākonis uznāca. Mēs esam mākonī. Tur mēs pirmīt bijām. Atnāc selfiju taisīt, Marika. Šitā ir mazā levada. Šitā ir mazā levada, ietek lielajā levadā. Izskatās tik šādi. Tad ietek lielajā levadā. Labā, gandrīz iekrita pats levadā. Oi. Tāda mums pārēja. Pārēja. Matis jau pārvērsi. Šķērsojam upīti. Idejas piln katalogu, jaun prospekt maina, pick'n'roll pret rock'n'roll. Un mani sajūt, tik daudz traumas, beigām sezonu iet, bet durvis pašas vairs. Ar bērnu sabiedrību. Tur pa kreisi ir okeāns. Varbūt man izdosies nofilmēt. Man tas paforšēšu pa sānu logu nedaudz pafilmēšu. Ja neiebilst. Tā, jā, mēs tagad esam, redzat, tas ir okeāns, Atlantijas okeāns, es nezinu. Šitas pasākums man ļoti patīk, svaigā apelsīna suliņa, no tās mums nedaudz atkarība ir. Nu jāizbrauc uz Pludmali,
Braucam uz pludmali, ko? Nu, Esam. braucam. Esam izsteigājušies kalnos, braucam. Šeit ir tā pludmale. Es jau gribēju. Šeit, gar jūras malu, staigā pīles. Pīle pīlē. Visur viņas apskatās. Tāda te pludmalīte mums. Protams, mēs Latvijā esam ļoti ar smilšu pludmalēm lutināti. Mums nav jāved smiltis no citām valstīm. Reku madis spēlēt. Cik mēs te varam pievilkt madis. Reku spēlēt. Vakar mūsu virtuvītē. Ko saimniece tieši virējās? Kas mums te top? Es gatavoju Madeiras ēdienkarti. Es nezinu īsti, kas šitie ir. Vai tie ir mazie kalmāri vai mazie mini astoņkāji. Kaut kādas jūras vēl garšīgās, ja? Ņemu. Šoreiz mēs tā arī diezgan čakli paši pagatavosim. Nelaidīsim, protams, iespēju garām arī aiziet uz kādu restorāņšiku, bet, tagad mēs jau otro vakaru gatavojam mājās. Ne, bet pirmo laikam. Vakar jau mēs tikai tādas snekas sēdam. Jā, ok, labi, tad jau pievienojamies vēlāk. Kas šitas tāds, kas man bija jānogaršo? Es nezināju. Sajūt mana nāsa kaut kur smažo ananāsu. Es šo īsti nezinu, kas tas ir, bet sapstīšu tas vārdnīts. Ananās vietējais, te pat izaugi. Ņem. Saimniece, kā te rādās, būs jau jāēd vakariņas tūlītās? Jā. Zini, kas te ir baigi labais? Salāti. Viņi ir tik svaigi un kraukšķīgi un tik aromātiski. Un kas tam mums šeit ir sagatavots? Mums ir tāds jūras... Makakakaroni ar jūras viltēm. Ņemu. Labi, šitas izskatās, ka vēl palīdzinās pirmo dienu atskaiti par to, kā mums šeit ir veidošanos. Tā kā beidzot uzsāku kaut ko labi.